kā vienmēr sava unikālā pieeja. Otrais solis - sarakstu veidošana. Latvijas vēlēšanu sistēmā tradicionāli eksistē divas pamatprincipi. Pirmais ir līdera stratēģija, kad partija ir viens spilgts līderis, tāda rakete, vilciens, tāds buldoras, kurš puš kiršus, tas ir par Šleseru, vedot uz uzvaru visu sarakstu. Vēlētāji balso par līderi, un partija asociējas lielākoties tiešām ar viņu. Otra ir komandas stratēģija, kur saraksts sastāvs no dažādiem spēcīgām personībām, kuras tikai kopā var pretendēt uz uzvaru. Vēlētāji lielākoties balso par piedāvātām idejām, nevis par atsevišķiem personām. Abām stratēģiem ir savi trūkumi un savi labumi. Bet mums šeit ir vajadzīgs, kā vienmēr, sava unikālā pieeja. Mums nevajag izvēlēt kaut ko vienu, bet apvienot un saņemt tikai vislabu. Ja mums būs spēcīgs līderis, kurš var sarakstu, un viņam būs nevis pamatskolas fanu klubs, bet stipra un vienota komanda, kura apvieno gan pieredzējušos ekspertus, gan jauniešus ar jauniem idejām, mums sanāks uzvarēt vēlēšanās.